Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silau pētnieki aktīvi iesaistās projektos, kas saistīti ar meža devumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Meži var dot būtisku ieguldījumu oglekļa uzkrājumā, jeb palielināt oglekļa uzkrājumu mežaudzēs. Tāpēc, lai sasniegtu klimata neitralitātes mērķus, ir nepieciešams veikt pētījumus par oglekļa uzkrāšanās gaitu un varētu attiecīgi saprast, kā apsaimniekot esošos resursus, kā, efektīvāk iegūt oglekļa uzkrājumu mežaudzēs pie dažādiem augšanas apstākļu tipiem un dažādām koku sugām. Mēs atrodamies vecā bērzu audzē. Audzes vecums ir 130 gadi, valdošo sugu bērzu. Šeit ir veikts pētījums par kokaudzes struktūru izmaiņām ilgtermiņā. Tātad mēs esam šeit bijuši vienreiz, uzmērījuši visu kokaudzi, ievākuši augsnes paraugus un rezultātā ieguvuši oglekļa uzkrājumu gan kokaudzē, gan augsnē šāda veida audzēs pie šāda vecuma. Pēc 5 gadiem mēs esam atkārtot uzmērījuši šo audzi un noskaidrojuši, kāda ir oglekļa uzkrājuma dinamika ilgtermiņā. Un no tā mēs varam prognozēt, kāda ir šī audzes attīstības gaita, un mēs varam attiecīgi prognozēt oglekļa uzkrājuma izmaiņas šādās vecās mežaudzēs. Oglekļa uzkrājums vecās mežaudzēs nav stabils un ir jārēķinās ar dažādiem riskiem, tīpaši lapkoku audzēs, kā piemēram trupi. Oglekļa uzkrājums atmirušajā koksnē būtiski varijē. Šajā pētījumā mēs noskaidrojām, ka oglekļa saturs atmirušajā koksnē varijē no 0,3 līdz 75 tonnām uz hektāru. Un atmirušās koksnes daudzums būtībā to ietekmē dabīgie bojājumi, vēja vai apludinājuma risks, kas palielina šo oglekļa krātuvi. Jāņem vērā tomēr, ka atmirusī koksne ir vērtīga arī no bioloģiskās daudzveidības viedokļa. Šeit mēs redzam apsi, kurai ir bijis trupes bojājums, un kā mēs redzam, ka šis stumbrs nav pilns, un tātad mēs nevaram ieskaitīt šo koku, kā pieņemtā oglekļa uzkrājumu atkarībā no tā caurmēra, jo tas ir krietni mazāks, un attiecīgi pie lielāka vēja šis koks ir nolūzis, un tādā veidā oglekļa uzkrājums jau pāriet atmirušās koksnes krājumos, tā teikt, kurš ir relatīvi īslaicīgs tomēr, it īpaši lapkokiem, jo lapu koki samērā ātri sadalās, līdz ar to tas emisiju ātrums, kas veidojās no atmirušās koksnes, ir samērā strauji. Šajā pētījumā mēs noteicām arī sadalīšanās pakāpes atmirušajai koksnei, kur, pirmā pakāpe būtu nesen nokritis koks, un tas ir relatīvi ciets un saglabājis savu oglekļa uzkrājumu, kāds tas ir bijis, kamēr tas ir audzis. Savukārt 5. pakāpe jau ir gandrīz vai pilnībā sadalījies koks, ļoti sadalījusies koksne, jeb augstākās sadalīšanās pakāpes ir relatīvi vairāk vecos mežos, nekā tas ir ciršanas vecumu sasniegušu vai briestaudzēs. Šāds koks būtu pirmā sadalīšanās pakāpe, nolūzis relatīvi nesen, un šādā stāvoklī viņš satur visvairāk oglekli dotajā momentā. Bet ar laiku viņš sadalās, un ogleklis aiziet atpakaļ atmosfērā lielākoties. Tas ir tikpat kā sadalījies, šī būtu 5. sadalīšanās klase. Tātad lielākais daļa ogleklis jau ir aizgājis atpakaļ atmosfērā, neliela daļiņa ir aizgājusi augsnē. Šādu veidu audžu attīstības gaita ir diezgan paredzama, pieaugot audzes vecumam, un bojājuma ietekmei koki pamazām atmirst. Un tā vietā veidojas jauna audze no paaugas kokiem, un šeit jau tad mēs varam novērot sugu nomaiņu. No iepriekšējās bērzu audzes veidojās egļu audze ar lapu koku piemistrojumu. Šis pētījums kalpos mežsaimniecības lēmumu pieņemšanas rīku izstrādei, lai mazinātu klimata pārmaiņas.